Piemaizītes, kas vēl labāk ļauj labu smaržu un kārdinošām zivīm, piestāj pat vissteidzīgākie. Lucīšus nopirkām. Vai ziniet, kas šis ir par īpašo tirdziņu? Ne. Sēlijas amatniecības un turisma attīstības biedrība pilsētas svētkos doto solījumu ir turējusi. Jelgavas centrā izvietojušies gan amatnieki, gan zemnieki ar pašu ražotu produkciju. Ir jau mums ceptuves, kas gatavo arī kā mājās ceptu maizi, bet šī tieši top zemnieku saimniecībā, kur jau maizes cepšanas tradīcijas nāk jau no vecvecākiem. Starp keramikas izstrādājumiem un ziediem arī pavisam neierasts lietas – lincēklu masāžas, spilventiņa, eļļa un pat milti. Gadus 6 jau apmēram. Mēs sadarbojamies kopā ar vienu igauni. Audzējam eļļas linus speciāli tikai. Viņi ir eļļai domāti veselībai, omega-3, omega-6 augstskābītēm. Tas ir tas galvenais. No mūsu līnijām neiznāk ne audums, ne krakli, ne palega, bet tikai viss priekš veselības. Pats tirdziņa idejas autors atvedis ziepes, kādas vēl pagājušā gadsimta sākumā vārītas teju katrā lauku sētā. Jelgava par tirgošanās vietu izvēlēta, jo tā ir pietiekami liela un šī niša šeit esot brīva. Tā mūsu maksimālais plāns, tas ir 45 tirgotāji, ieskaitot, kā es dēvēju, kruzuļniekus. Mums tā doma ir tāda, ka uz katru pozīciju veidot 2, bet pastāvīgs pārdevējs ar savu pircēju loku. Sēlijas amatnieku tirdziņš, kam dots hercoga Jēkaba vārds, jo Kurzemes hercogs esot bijis rada Jaunjelgavas pārvaldītājiem, Jelgavā turpmāk viesosies 2 reizes mēnesī. Zemgalieši par neierasto piedāvājumu ir gandarīti, bet, lai sadarbība ar Sābriem būtu vēl veiksmīgāka, iesaka vairāk pievērsties pārtikas produktiem. Tā pirmkārt es esmu gaļēdājs, pirmkārt kvalitatīvu vietējo cūgaļu, otrkārt dārzeņus vairāk, treškārt zivu produkciju, jo Jelgavā viņi ir salīdzinoši maz sastopami, un pēc tam arī vispārējo. Arī jautram prātam kādreiz kaut ko vajag. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.